Plakusāģa ekipāža arī cīnās ar sniegu trasē. Numur 666. Vitkamtāns un Vaivišs Tāls. Cīņu trasē un dodas kārtā pie Agrisnēja ar numur 69 jau pamatīgi atrāvēs no sekotiem. Bet mēs redzams šo vietu divi izteikti cīnisti cīnās par goda priekšsēdētāju. Arī 7. vietā mums brauc sportists numur 692 Ričards Zāle, un neviens iepats no pārējiem, un arī sportisti un daudz laicam pie pēc un lūk, jau arī mūsu ATV klases sportists viss kārtībā, jā, viņi atpakaļ uz mācīšanu turpina sacīcību, bet tikmēr jau līderis Agrisnēja traucas kārtējā. Kas par mačošanos kvadro open klasē? Par 2. un 3. vietu. Kas par mačošanos? Numuri 21, 2. vietā, numur 414. Ai, kas sagriežās, Gatis ir apgriežās pilnīgi par gandrīz 180 grādiem, bet cīņa turpina, bet tas tiešām par 2. vietu, kas zaudēt, bet tas viņiem daudz maksā. Gaidam arī mūsu ATV klases sportistus. Visi 4 sportisti, visi viens otru. Kases nožogojums. Netiešām cik sīva, cik... Ai! Gandrīz! Šo vietā Gunārs Bucinieks no 504. ATV ieskatā ar Kaspars Šķils ar 182. Tiešām šiem 4 sportistiem jāpievēr tikai viens. Cīņa būs tiešām sīva visu atlikušo braucu. Reidzis mūsu kvadra open līderis. Brauc kļūdām mierīgi, nekļūdīgi un savu kļūdu gandrīz labojas un gandrīz noķeras un rozoleni Gatis. Tikai pazaudē diezgan daudz sekundes un atpalikt nedaudz. Tātad 4. vietā mums numur 70. Armands Kārtas un 7. vietā ir Ričards Zāle. Bet jā, Plakusāģa vienīgā punkta turpina. Trešo vietu ir pēc 4. sportisti.